mūsu ekonomika ir izveidota tā, ka tā veicina tādu zināmā mērā vienu no otra nodalītu cilvēku brīvu pārvietošanos. Tā ir sabiedrība, kurā cilvēki nevis veido kaut kādas pastāvīgas, ciešas attiecības ar noteiktu vietu, bet gan balsta savas attiecības savstarpējās attiecībās. Kā šis varētu mainīties? Visticamāk, ka tā tendence nekur nemazināsies. Ja? Mūsu dzimtu attiecības ir daudz mazāk svarīgas, daudz svarīgāka ir savstarpējās simpātijas un spējas savstarpēji sadzīvot kopā, kas noved pie tā, ka savstarpējo pāru attiecības ir īsākas. Katram, it sevišķi, tie klejotāji ir vīrieši, ja? Un tātad katram vīrietim būs savā dzīvē jāparūpējas par diezgan lielu skaitu bērnu, kuru bioloģiskie tēvi ir citi cilvēki, un tie atkal rūpēsies par citiem. Cilvēki lielākoties pieņem saprātīgus lēmumus attiecībā uz to, vai bērni būs vai nebūs. Un tad jau ieslēdzas kaut kāda racionāla apsvēruma, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Un starp šiem apsvērumiem viens no svarīgākajiem ir tas, ka tā vajag. Lai izpildītu šo nosacījumu, bērni pietiek ar vienu bērnu. Ja? Tas ir tāda mūsdienu situācija. Jautājums, vai tas kaut kā mainīsies, es pieļauju, ka jā, tāpēc, ka tas nav diezko ilgtspējīgi. Mēs to zinām, tad viņš ir visādā veidā jākompensē ar kaut kādiem citiem mehānismiem, un vienīgais veids, kā mēs varam dabūt jaunus cilvēkus iekšā, ir imigrācija, kas savukārt daudziem nepatīk. Ja? Kaut arī neizbēgama migrācija noteikti būs daudz lielāks faktors nākotnē, nekā tas ir mūsdienās.